Labi, turpināsim. Tātad mēs uzzināsim, kā šis karš attīstīsies, balstoties tikai uz geogrāfiju. Šeit ir karte, un šī karte, pat tad, ja jūs īsti nezināt karu, nezināt dalībniekus, nezināt ieročus, šī karte jums precīzi pateiks, kā šis karš virzīsies tālāk. Dažas svarīgas lietas, kas jāpatur prātā par šo karti. Šis ir tas saucamais Hormuza šaurums. Tas ir ļoti šaurs, tikai aptuveni 33 km plats. Cilvēki teorētiski varētu tam pārpeldēt. Tas ir ārkārtīgi šaurs posms, un šis mazais apgabals, puiši, ir pasaules centrs. Tas ir pasaules ass punkts, centrālais mezgls. Ļaujiet man paskaidrot, kāpēc. Pirmkārt, no Persijas līča valstīm GCC caur šo šaurumu plūst 20% visas pasaules naftas. Kur tā nonāk? Āzijā, Indijā, Pakistānā, Dienvidkorejā, Ķīnā, Japānā. Indija saņem 60% savas naftas no šīs zonas, Ķīna 40%, Japāna 75%. Japānas premjerministrs ir teicis, ja šaurums tiks slēgts, mums naftas pietiks tikai uz 8–9 mēnešiem. Visa Japānas ekonomika sabruktu 8 līdz 9 mēnešu laikā. Un tagad Irāņi ir slēguši Hormuza šaurumu. Tāpēc mēs varam sagaidīt, ka nākamajos mēnešos globālā ekonomika cietīs smagi. Tas ir pirmais punkts. Otrais punkts. GCC sūta naftu caur šaurumu, bet ko viņi saņem pretī? Pārtiku, puiši. Cilvēki nenovērtē GCC, bet tas patiesībā ir Amerikas impērijas atslēgas elements. Kas ir Amerikas impērija? Tā ir petrodolāra sistēma. Ideja ir šāda. ASV dolārs pats par sevi neko nav vērts. Tas ir vērtīgs tikai tad, ja cilvēki to vēlas. Bet GCC saka, ja gribi naftu no mums, tev jāmaksā ASV dolāros. Tas ir petrodolāra pamats. Dolāra vērtības pamats. Ja GCC sabruks, tad sabruks gan Amerikas ekonomika, gan Amerikas impērija vienlaik. Problēma ir tā, ka GCC ir mākslīgs impērijas radījums. Tas dabiski neeksistē. Kāpēc? Jo tur nav ne pārtikas, ne ūdens. Šīs pilsētas ar miljoniem iedzīvotāju var pastāvēt tikai tāpēc, ka plūst petrodolāri. Ja šaurums tiek slēgts, pārtika vairs nenāk iekšā un visi badā nomirs. Cik daudz pārtikas GCC importē no ārzemēm? 80%. 80% no visa patērētā ēdiena nāk no importa. Viņi paši neaudzēja gandrīz neko. Tāpēc Hormuza šaurums ir absolūti izšķirošs. Irāņi to slēdz, lai nosmacētu globālo ekonomiku un bankrotētu Amerikas impēriju. Otrā lieta, ko pamanīsiet kartē, ir šie kalni. Tā ir Irāna. Šeit ir Irāna, šeit ir GCC. Tas nav godīgs duelis, jo kalnos var paslēpt raķešu bāzes, dronu bāzes, raķetes, visu uzbrukumu arsenālu. Tas ir viss Irānas uzbrukuma plāns. Paslēpties kalnos un no turienes sist GCC. Kam viņi uzbrūk? 3 galvenajām lietām. Pirmkārt, Amerikas militārajām bāzēm. Vai GCC un amerikāņi var aizsargāt šīs bāzes pret Irānas uzbrukumiem? Nē, tas ir absurdi. Jums ir visas šīs bāzes tuvajos austrumos, bet jūs nevarat tās aizsargāt pret Irāņiem. Tas ir dīvaini. Otrakārt, naftas un enerģijas objekti.
Cik grūti ir uzspridzināt naftas lauku ar dronu? Nemaz nav tik grūti. Vai šos naftas laukus var aizsargāt? Nē. Treškārt, un tas ir vissvarīgākais - ūdens. GCC gandrīz nav piekļuvis saldūdenim. Vienīgais veids, kā iegūt dzeramo ūdeni, ir atsāļošanas rūpnīcas, milzīgas iekārtas, kas paņem jūras ūdeni un ar elektroķīmiskiem procesiem pārvērš to saldūdenī. Aptuveni 60% GCC ūdens apgādes nāk no šīm rūpnīcām. Cik grūti ir ar dronu uzspridzināt atsāļošanas rūpnīcu? Ļoti viegli. Tātad jums ir absurda situācija. Irāna ir kalnu cietoksnis, kur var paslēpt visu uzbrukumu spēku. GCC ir plakana tūkstneša līdzenums. Pilnībā atvērts uzbrukumiem, un viņi neko nevar darīt pret to. Jebkurā brīdī šajā karā irāņi var iznīcināt visu GCC, un neviens to nevar apturēt. Bet Irānai arī ir vājums, un tas ir fundamentāls. Irānai arī ir ūdens problēma. Ilgu laiku viņi cieš no sausuma. Tāpēc Izraēlas un Amerikas plāns ir iznīcināt Irānas ūdens apgādi. Kalnu cietoksnis var kļūt par kalnu cietumu, kur cilvēki ir iesprostoti bez ūdens piekļuves. Tāpēc mēs jau tagad redzam uzbrukums civilajai infrastruktūrai, slimnīcām. Drīzumā būs uzbrukumi ūdens apgādes sistēmām, aizsprostiem, rezervuāriem, elektrostacijām. Mērķis ir padarīt Irānu tik neapdzīvojamu, lai cilvēks saceltos pret varu vai radītos milzīga bēgļu krīze Irānā. Kā redzat no šīs kartes, šis karš ir pasaules gals. Abas puses spēj iznīcināt viena otru. Tas ir tikai jautājums, cik tālu viņi ir gatavi iet. To var saukt gandrīz par vistas spēli, Game of Chicken. Mēs varam viens otru uzspridzināt, cik tālu tu esi gatavs iet. Problēma ir šāda. Irāņi ir šīiti, kuri tic mocekļu nāvei. Jūs esat nogalinājuši viņu reliģisko līderi, ajatolu, tāpēc viņi ir gatavi iet ļoti, ļoti tālu. GCC valstis ir musulmaņu, bet materiālistiskas. Viņi mīl naudu. Turklāt lielākā daļa iedzīvotāji ir ārzemnieki, ekspatrianti. Dubajā 90% ir ārzemnieki. Ja sāksies ciešanas, viņi vienkārši aizbēgs. Tas nav godīgs duelis. Lielais jautājums, ko cilvēki uzdod. Vai amerikāņi izmantos sauszemes karaspēku? Jo vienīgais veids, kā sakaut Irānu, ir ar sauszemes spēkiem. Tas ir liels jautājums, ko mēs aplūkosim nākamajās nedēļās.